Godātais veselības ministra kungs, godātie viesi, godātie kolēģi, cienītās dāmas, godātie kungi. Protams, man ir liels prieks atklāt šādu konferenci labāku veselību visiem Latvijā. Precīzāks lozungs vairs nevar būt. Tātad labāku veselību un visiem. Un, protams, šādi mērķi mums ir bijuši vienmēr, gan tiem, kas ir studējuši medicīnu, gan tiem, kas ir audzinājuši savus bērnus vai rūpējušies par saviem vecākiem. Mēs gribam būt veseli, mēs gribam baudīt šo dzīvi, jo dzīve ir lielākā vērtība, kas mums ir dota, un veselība ir nākošā lielākā vērtība, jo no tās ir atkarīgs, cik veiksmīgi, ar kādu apmierinājumu sajūtu mēs savas dzīves nodzīvosim. Un es gribētu šodien teikt, ka veselīgs dzīvesveids, tas ir sava veida formula. Formula, kā veiksmīgi nodzīvot savu dzīvi. Un, protams, vienmēr, kad ir runāts par veselības aprūpi, par veselības uzlabošanu, mēs redzam slimnīcas, ārstus, vēl biežāk mēs redzam iekārtas, skaistas zāļu iepakojumus. Un bieži vien piemirstam to, ka varbūt daudz kas ir svarīgāks nekā slimnīcas, nekā ārsti, efektīvas zāles, ko mūsu zinātnieki ir izgudrojuši. Varbūt tā ir attieksme pret pašu dzīvi. Un man ir prieks, ka šīs dienas konferences runās tieši par to, kas tad ir veselības pamatā. Īstenībā vienkāršas lietas, lai mūsu domas būtu harmonijā, lai mūsu garīgā dzīve būtu harmonijā mūsu pašu. Lai mums būtu interesants darbs, mums patīk iet uz darbu, lai tur būtu patīkama atmosfēra, mēs gūtu rezultātus un prieku. Jo pozitīvās emocijas ir tās, kas mūsos rada vairāk veselību, nekā mēs spējam iedomāties. Mēs gribam dzīvot aktīvu dzīvesveidu, kustēties, sajusties, ko mēs varam, ko varam paveikt. Mēs gribam elpot tīru gaisu, pilsētās, ne tikai laukos. Mēs gribam lietot labu, tīru ūdeni. Mēs gribam labu pārtiku. Mēs jau sākam skatīties, kas ir rakstīts uz iepakojumu. Pievēršam lietām uzmanību, kāda ir konservanti, kāds ir derīguma termiņš. Tās visas ir ikdienišķas lietas, kas veido mūsu veselību, mūsu veselības pamatu. Un tas nav atkarīgs tikai no ārstiem. Tas ir atkarīgs no katra paša cilvēka. Jo pirmais garants labai veselībai ir katrs cilvēks pats. Nākošais sabiedrība, mikrosabiedrība vai lielāka makrosabiedrība, kurā viņš dzīvo. Dzīvo savu ikdienu. Jo neviena diena, ko mēs nodzīvojam, nepaiet ar zināmu ietekmi uz mūsu veselību. Mēs mīlam teikt, ka mēs katru dienu paliekam vecāki. Bet tā tas ir. Tā ir absolūta patiesība. Bet arī katra diena un katrs darbs, ko mēs darām, katra doma, ko mēs domājam, ietekmē mūsu veselību. Tad to, cik veiksmīgi ar kādu gandarījumu sajūtu mēs nodzīvojam savas dzīves. Un šeit ir jānāk kopā pilnīgi visiem, arī tīri politiski. Jo tagad, ja mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, mums ir pagasti, novadi, pilsētas, valdības, ministrijas, ierēģi, kas visi rūpējās par to, lai šī vide, kurā mūsu katra individuālie centieni kopā likt, būtu tāda, kādu mēs vēlamies. Veselīga, tīra, zaļa, skaista. Jūs paliekāt visi ļoti nopietni šai zālē. Es nezinu, cik no jums ir ārsti, bet es redzu gan ārstus, es redzu gan arī pilsētu mērus. Ziniet, es atcerējos tikoties ar Pasaules veselības organizācijas pārstāvjiem, kā vairāk kā pirms 15 gadiem. Un to atcerējās viņi, ne tikai es. Ministrs Zembaldes nodeva disketi ar plānu preventīvā medicīna Latvijā toreizējām ministru prezidentam Mārim Gairam. Mēs visi cēlāmies kājās un aplaudējām un
priecājamies, ka tas ir laba ceļa sākums. Nu, kaut kādu mazu gabaliņu mēs esam nogājuši. Nebūsim tik pesimistiski kopš tiem 15 gadiem, kad tas notika. Bet es gribētu, lai šodien katra ieguldījums būtu tik liels, ne tikai atlasu veidā, bet personīgais ieguldījums. Es gribētu uzzināt ar katru ārstu, kas ir šeit zālē, jūsu skaidrojums cilvēkiem, kas jums uzticās par to, kas ir veselīgs dzīvesveids un kāpēc viņš ir vajadzīgs un kādus augļus dzīves beigās viņš dod. Es gribu, lai šī konference dotu rezultātus daudz ātrāk. Es neprasu rītā, es neprasu nākošajā. Bet es domāju, ka vismaz tuvāko 10 gadu laikā tie rādītāji, kā mēs mēram veselības kvalitāti, kādā valstī vai kādā tautā, mums būtu stingri labāk nekā šodien. Es novēlu jums visiem domu apmaiņu, ļoti aktīvu domu apmaiņu, un mans pēc strīdēties līdz rītam, bet lai plāns, kā to paveikt, taptu jau šodien. Vēl jums visiem veiksmi!